2 nedēļas atpakaļ man ļoti spēcīgi uzrunāja romiešiem 8:25, bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Un Dievs uz manīm ļoti runāja par to, kā es devos savā trimdā. Un, ja man nebūtu Dieva acis, es varu godīgi pateikt, tas nebija izdzīvošanas stāsts. Es pazinu Dievu, es nezināju Jēzu, bet tanī brīdī, šobrīd viņš vēl skaidrāk parādīja, ka mēs neredzam, bet mēs ticam un mēs ceram. Un šī cerība, ja ir dzīva mūsos, arī mēs paliekam dzīvi. Un jautājums ir par to, ko mēs nododam visi satiktajiem cilvēkiem. Es te sāku rakstīt cerība un evaņģēlijas sludināšana. Es domāju, viņi iet kopā. Protams, cerība, ticība, mīlestība, viņi nav atdalāmi. Bet šodien vienkārši vairāk par cerības to daļu un evaņģēlijas sludināšanu. Jo skatoties uz pēdējiem notikumiem, ne tikai par kādiem klases biedriem, bet skatoties uz notikumiem, kas atkal notika Kolumbijā, man ir 2 personīgi pazīstami kolumbieši, kur nopietni prasa lūkšanas un nezinu, kas tur un kā tur. Tas ir tikai tāds mazs izmetiens, cik daudz darba mums ir, cik nopietni mums ir jāpadodas un cik nopietni mums ir jāstrādā. Viņš mūs tam ir izredzējis. Un mums ir cerība, ka mums ir šis Jēzus spēks, augšām celšanās spēks, ar ko mēs dodamies uz priekšu. Un tad es te vēl pirms beigām sarakstīju, kur mēs esam paši, ko redzam, kur kungs vada, kādi ir mūsu augļi. Cik droši visas atklātās lietas, kuras noliekam Jēzum pie kājām, vai mēs noliekam uzticoties ar cerību, ka viņš būs tas, kas mūs atbrīvos. Tad nāca man vēl, ar ko esam kopā savā kristīgajā gājumā. Es par to milzīgi pasakos, sākot ar ambasadors un visu pārējo, ko viņš ir sūtījis manā ceļā. Viņš sūta, ne mēs, mums ir uzdevums padoties un saņemt. Un visur, kur mēs padodamies, viņš ir nolicis, sagatavojis kādu pārsteigumu, kādu jaunu lietu, kuru mēs vēl droši nezinājām, vai arī zinājām pavisam nedaudz. Un arī tāds jautājums, ar ko tas kungs savieno mūs savā gudrībā. Pirmkārt jau, lai atklātu mūsu pašus, un šeit par kaimiņu mēs varam parunāt, un lai droši nestu labo vēsti. Jo man ir bijuši jautājumi, kad jautājums ir atklāt savā gudrībā. Tev ir cilvēks, Dievs ir iedevis, ko darīt. Situācija nav vienkārša, un es jautāju, Dievs, tu zini, kāpēc, dod man cerību, dod man spēku, lai es varu vest tavā gājumā. Un tur ir pietiekoši daudz pakāpienu, lai notiktu. Tik daudz veltas cerības ir izsēdz šajā pasaulē, ka arvien grūtāk mums ir atšķirt un nolikt vietā, nolikt pie kājām viņam, lai viņš tās izšķiro un lai parāda, kur mēs vēl nespējam ieraudzīt vai atvērt acis vai ausis vai savas sirdis. Un viena no lielām lietām ir, kad visu mēs varam iegūt ātri, paša plānotajā laikā un paša spēkiem. Tas, protams, pasaulē ir normāli, bet skumji, ka tas notiek kristiešu vidū, kad joprojām šis paša spēks ir lielāks kā Kristus spēks. Un romiešiem 8:26 turpināt, bez tam gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Slava Dievam. Šeit neliela atkāpīte, kad es studēju, tas ir 2 nedēļas atpakaļ, kad šo man ļoti uzrunāja, un Dievs pagodinājās, ka tas kļūst mūsu, un ka tas patiesi kļūst mūsu, kad gars lūdz par mums. Vienas dienas laikā viņš runāja caur mani tādas lietas, kuras es biju jau palikusi zem tepiķīša un vienkārši aizmirsusi, nav atmiņā. Un viņš izlika ārā, un es brīnījos, un es teicu, kāpēc un kādā. Es sapratu, protams, tās bija jāizceļ gaismā, lai viņas tur nesēdētu tumsā un nedarītu to, kas viņām nav jādara. Un tanī pašā brīdī gars aizlūdza un atvēra fantastisku jaunu lapusi kādā jomā. Tas bija Salamana pamācībās 5, varat palasīt, tur dažas ļoti labas lietas.
ko atkal es vispār nebiju plānojis, kur slava Dievam šī cerība, ka viņš ieliek tieši to, ar ko vajag un aizvieto, bet viņam ir jābūt brīvai vietai, lai viņš varētu aizvietot, un tieši tāpēc tanī rītā viņš runāja caur mani tādus vārdus, ko es vēl vispār nebiju iedomājusies. Bet, slavu Dievam, bet atgriezīsimies nedaudz. Kur jūs redzat, kur cerība ienāca pasaulē? Kurš grib atbildēt, kad cerība ienāca pasaulē? Varika, skaņa? Ja es piedzimu, viens variants, jā, es eju gadsimtiem atpakaļ. Tas jau ir piepildījums, bet, protams, tas ir viens no punktiem. Bet pirmā cerība ienāca pasaulē, kad Ieva ar Ādamu izdarīja to, ko viņi izdarīja, un kad ienāca, tas ir 1. Mūzes 3:15, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tātad šis ir pirmais, tieši to, ko Marika teica, pirmais apsolījums un pirmā cerība par Jēzu. Bet mēs varam tā laika joslā skatīties, cik tas ir sen atpakaļ un cik pacietīgi cilvēkiem un bija jādara šīs lietas, lai mēs Jēzu sagaidītu un jāuzticās un jādara pat tādās situācijās. Ja viņi nebūtu darījuši, mēs varbūt Jēzu pat nesagaidītu. Ja? Tā kā slava Dievam par visu līniju, kuri uzticējās un cerēja, un ka tas tā notiks. Sātans vēlas, lai mēs sekojam visur viņam. Kad iekož papēdī, nav sāpīgi, bet galva to jūt. Un šī gadījumā Jēzus sadragās Sātana galvu. Viņš ir iznīcinājis grēku, nāvei nav varas, bet viņš joprojām kož papēdī. Un viņš joprojām ir šeit, tāpēc ka Jēzus nomira, bet tieši uz krusta tas ir izdarīts. Bet cīņa starp Sātanu un to pasauli turpina notikt. Viņam nav uzvaras, viņam nav varas, bet mums ir jābūt Jēzus autoritātei. Nav neviena cita varianta. Un tad ir gadsimtus vēlāk, ir 1. Mūzes 12:3, un es tevi darīšu lielu. Tas ir Dievs runā tautu, tas ir par Izraēlas tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Par šobrīd ir runa par Abrahamu, ka viņš būs dzimtas tēvs, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī, par Ābramu ir runa, būs svētītas visas zemes ciltis. Un šeit ir kā cilts tēvs šī Jēzus ģenealoģija, pareizi latviski ģenealoģijā, kad viņu tādā veidā Dievs apsargāja un deva cerību visām tautām, ka tas notiks tā. Tā. Par mums. Kad mēs uzzinām labo vēsti, kad mēs pirmoreiz, pagājušais bija par pirmo mīlestību, kad mēs uzzinām labo vēsti par Jēzu, par viņa nāvi, lai mēs šodien šeit būtu brīvi, viņa mīlestībā un darīt darbs, ko Tēvs nolicis, kas tieši katram. Un viņš mums ir devis Tēva gudrību, kas dod mums cerību, stiprina un ir ar mums un mūsos. Un, jā, tad kad es rakstīju, tad šodien viņa svētais gars ir dzīves, un šeit mēs varam dziedāt dzīves, un tad ir dzīves, un tad mēs esam lietojami, un tad mēs varam iet, un tad mēs varam sludināt tautām, un tad arī būs dzīves vārds, un tad arī būs cerība mūsos, un cerība tanīs, kuriem mēs sludinām. Šī brīdī mēs varam atklāsies viss, kas mums ir nepieciešams, lai mēs to izdarītu, un brīnums jau ir tas, ka katrā gadījumā būs savādāk, un tieši tāpēc mums šī tuvība un cerība, lai vienmēr ir tuvu. Tā, tas prats jāteiktu. Tā. Un tad tālāk mani veida vēsturiski pie mūsu mīļajiem psalmiem.
Redzi, tā kunga atsvēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņa žēlastību. Un es domāju, atceroties mūs pirms mēs pieņēmām Jēzu, un skatoties, ka mēs ejam evanģelizēt, mums ir jāatcerās, ka cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi saprast šo cerību un žēlastību, kas viņiem nav dota vēl zināt. Tas ir ļoti viens labs punkts. Un tad ir psalms 71:14. Bet es cerēšu pastāvīgi uz tevi un vairošu tavu slavu pastāvīgi. Es domāju, mēs esam daudz runājuši par pastāvīgi. Un te tiešām mēs varam savas sirdis eksaminēt, cik pastāvīgi, un mēs redzam pēc mūsu augļiem, un mēs redzam, kas notiek mums apkārt. Lai Dievs mūs vada un lai viņa žēlastība ir pār mums, mēs savā spēkā nevaram neko, lai kā mums gribētos, neko, lai viņa žēlastība lūdzam pēc tās. Psalms 42:11. Galīgi salauzts jūtos visos savos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi atkal un atkal uz mani saka, kur nu tavs Dievs? Cik bieži mēs to esam dzirdējuši, ja mūsu dzīvēs kaut kas notiek ārpus, notiek, tad viņi arī tas ir viens no argumentiem, kurš tiek celts augšā. Un te nu mums ir jābūt spēcīgiem Kristus augšām celšanās spēkā. Es neredzu neko citu, kas var to uzvarēt. Tieši Kristus augšām celšanās spēks. Un vēl viens psalms man ir 62, no 5 līdz 7. Patiesi no maniem augstumiem viņi domā mani nogāzt. Viņiem patīk meli. Ar savu muti viņi svētī, bet savās sirdīs lādi. Tiešām esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tikai viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts. Jā. Es domāju, šis ir atkal viens moments, kur šī atšķirība starp savu muti un savām sirdīm Dievs redz. Ja Dievs mums uzrāda, lai mēs lūdzam, ja mēs redzam šo atšķirību, un mēs esam šeit, lai mēs celtu viens otru, un lai mēs nestu viņa vārdu un viņa svētības pasaulē. Un tieši tāpēc es atgriezos pie šīs vēstures, ka šie cilvēki, neskatoties uz visu, kas tika nolikts priekšā, un mēs zinām, ļoti daudz tika nolikts priekšā, viņi izgāja, viņi uzvarēja. Tieši tāpēc mēs varam dzīvot šī žēlastības laikā šodien. Un Jēzus bija tas, kurš nāca šī pasaulē. Atverot debesu vārtus cerībai, un tā ir mūsu izvēle, kura veda pa tēvu jau iepriekš izvēlētu ceļu. Tēvs jau ir nolicis, mums tikai ir jāatver šie vārti. Atklāja lietas, kas bija apslēptas, vēlās, lai mēs tās nestu pasaulē, un lai var atklāt vairāk. Cerība kā Dieva bērnam, cerība kā daļai no savas šīs zemes Kristus ģimenes. Un mums ir jābūt ļoti, katru dienu, katru rītu ir jauna mīlestība, katru rītu ir jauna cerība. Un Kungs ir atklājis šī laikā, cik svarīgi ir cilvēki, ko viņš noliek mūsu tūmā. Pilnīgi katrs, vai mums cilvēciski ir paticis, nepaticis, gribējies, negribējies, tie cilvēki, kuri mums ir nepieciešami, lai mēs varētu darīt viņa darbu, lai mēs pieaugtu, lai viņš mums no vienkāršas cerības jau dotu sarežģītākus uzdevumus, kur cerība būs jāstiprina, un kā ģimene, draudze, un tie es uzrakstīju nejauši satiktie, un notiek tik interesantas lietas, ka, ja mēs atveram savas sirdis, tad tieši šie cilvēki,
caur ļoti, ļoti skarbiem stāstiem, un es pamanu, ka es redzu, jā, es palīdzu, bet tad es redzu, tas cilvēks, tā cilvēks skarbajā stāstā ir kaut kas tāds, kas man ļoti, ļoti mani ved uz priekšu. Un tādīs brīžos es saprotu, saprotu vairāk, kāpēc šis cilvēks ir manā tūmā un manā dzīvē tieši šobrīd. Tam kungam ir cerība uz mums, ka mēs darīsim un būsim gaisma, lai gaisma vairotos. Šobrīd man ļoti par to gribas gaisma vairotos, lai mēs darītu darbu, ko viņš mums uzticējis. Un jā, tālāk mēs īsim pie jaunās derības, kur mēs jau esam visi ļoti trenēti, un lai katram runā nākamajā līmenī, kur katrs jūs šobrīd ejat. 1 Timotejs 4:10. Jo tālāk mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, aleluja, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Te nāk prātā visi cilvēki, kad speciālos momentos atklājas pārdabisks stums un neatstāja vietas šaubām. Jo tā ir viena vieta, kur atkal Sātans grib ielausties un izšaubīt. Un, jā, lai mums izdodas to saprast, lai mums izdodas to trenēt, un lai arvien mazāk šādas vietas ir šaubām. Tad man ir pierakstīts 1 Pēters 1:21. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem, un to godā cels tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Es domāju, ka šeit katru vārdu mēs varam meditēt un atgādināt sev, tad, kad mūsu cerība vai nu zūd, vai nu mēs esam izšaubīti. Šis ir brīnišķīgs pants. Jeremijas 17:7. Pirms tam es vēl gribēju teikt par to, ka mēs savu cerību liekam uz dzīvo Dievu. Un esot pasauli tāda interesanta lieta, man uzrunā luterāņi, man uzrunā anglikāņi, man uzrunā baptisti, un es saprotu, man nav problēmas būt nevienā draudzē, kur dažādu iemeslu dēļ mēs nokļūstam, un tieši tāpēc es arī visiem saku, es esmu ar dzīvo Dievu, un tas, kas ir uzlikts no cilvēkiem, dažādu iemeslu dēļ, un tam nav šīs varas, tas ir tikai kā izkārtne, bet tas bija laiks, kamēr es to sapratu, kamēr es to atradu, kamēr es varēju savienoties ar viņu tieši tā, kā viņš plāno, lai varētu sludināt dzīvo Dievu. Tāpēc, jā, lai Dievs mūs katru vada, un situācijas ir tik dažādas, bet, kad pat luterāņi atbrauca, ja, tad es sapratu, tas jau ir nopietni. Ja. Un slavu Dievam, Dievs darbojās. Dievs darbojas pilnīgi visur. Es varu pateikt to, viņš ir dzīvs, viņš darbojās, un ja mūsu sirdis ir atvērtas, tad jebkurā vietā mēs dzirdēsim to, kas mums ir jāsaņem. Bet jā, tas ir mūsu izvēle un arī, jā, droši vien žēlstība kādām mērā. Tad man nāca Jeremijas 17:7. Bet svētīgs ir tas, kas paļaujas uz to kunga, un kuru cerība ir tas kungs. Ļoti vienkārši, lai mēs katru dienu atceramies. Katru rītu jaunu iespēju paļauties vairāk, paļauties vēl vairāk, zinot, ka vienmēr vedīs ceļu, kas jau ir iepriekš nolikts. Man liekas, ka es kaut kur jau dalījos par to, ka es saņēmu kādu atbildi uz kādu jautājumu, pilnīgi skaidrā latviešu valodā, tas bija latviešu valodā, kaut par angļu gadījumu, bet es saņēmu 3, jā, notika šādas lietas. Es pieņēmu, pilnīgi mierīgi uzticoties, viss kārtībā. Pēc 3 stundām atnāca apstiprinājums, jā, ka tieši tā lieta ir notikusi. Bet kas notika šī brīdī, kas bija pats interesantākais? Protams, es vēl vairāk sapratu Dievu balsi, vēl vairāk, un tā bija cerība, ja, kas tika apstiprināta. Bet pāris mēneši, nepilns mēneši atpakaļ, Dievs uz mani runāja. Un viņš runāja ļoti skaisti, ļoti skaidri. Bet tādā brīdī es vēl atļauju savu daļu pielikt klāt. Bet pēc šī ļoti
kā lai pasaka, ļoti pilnīgi spilgtā 3 stundās izpildījās šī cerība, kas piepildījās. Es sapratu, kungs, man ir it visā tā jāpadodās, lai tu varētu darīt savas lietas, cik tas ir svarīgi. Tas vienkārši nostiprināja viņa balsi, viņa dzirdēšanu, manas acis atvēra vairāk, manas ausis atvēra vairāk, un te man tieši ir pierakstīts. Un cerība, ka ausis, acis un sirds ir atvērtas svētajam garam, kurš caur vārdu mūs stiprina un atklāja. Būs vēl. Jā, vēl viens vārds, kas man ļoti nāca pēdējā laikā, ko pilnīgi tagad skatos parādās vārds, un tu redzi, ka tas runā. Tas ir, protams, par mūžības redzējumā. Tēvs mūs uzrunā par paudzēm pirms mums un par paudzēm pēc mums, un mēs esam tur šī žēlastības laikā. Un cerība ir dota pilnīgi katram, tā ir dāvana no kunga, un svētais gars būs tas, kurš atklās, pavairos, stiprinās viņa mīlestībā un augšām celšanās spēkā, un caur ticību taisnotiem piepildīt tēva gribu šeit uz zemes šodien. Tā. Un par mūžības redzējumu, ka Mateja 12:20 ielūzušu niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojuši dakti viņš neizdzēsīs. Tiekāms viņš taisnībai dos uzvaru, un tautas cerēs uz viņa vārdu. Mēs jau tagad ceram, bet tagad tas nāk vēl tuvāk, tā cerība pieaug. Šeit man ļoti interesanti parādīja. Mēs ceram uz viņa vārdu, un tautas cerēs uz viņa vārdu. Un šis nākotnes apsolījums stiprina šodienas apsolījumu mūsu katrai dienai, un pagātnes apsolījums tieši tāpat stiprina mūsu šodienai. Tas viss ir saistīts, tas tāpat kā Jēzus ir tas pats šodien, vakar un mūžīgi, kad cerēs uz viņa vārdu. Tas ir par visiem. Tā. Un šeit arī par taisnību. Tieši tas, ko es redzēju, kas klases biedru starpā izvērsās, un es sapratu, cik jums ir daudz darba. Tad sapratu, cik man ir daudz darba, cik Latvijai daudz vajag šo taisnību un uzvaru, jo tie cilvēki ir ļoti lietojami, ļoti labās vietās, bet viņi nezin. Viņi vienkārši nezin, nav jau par to stāsts. Viņiem Dievs vēl nav pieskāries, jo viņi ir ļoti pašpietiekami, viņi dzīvo savu dzīvi, bet tas nedod augļus, un tas nedod, lai tautas varētu cerēt uz viņa vārdu, un tas nedod mūžīgo dzīvību, un par to mēs arī domājam. Tā, par to izturību, mēs esam tik daudz par to runājuši, bet tik un tā, viņš man joprojām laikam ir viens no ļoti tuviem romiešiem 5:3-4, bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus, arī savās ciešanās zinādam, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvību, pastāvība cerību. Cerība, tā ir atslēga, tā pastāvība ir atslēga, bet tas ir ļoti pretēji, ko pasaule piedāvā. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Aleluja! Mums ir dots viss, lai mums katru dienu ir šī apziņa, ka mēs esam brīnišķīgi apdāvināti, lai mēs darītu viņa darbus šeit un tagad vēl vairāk nekā iepriekš. Vēl vairāk nekā iepriekš. Un te man atnāca kāds pants par tām dienām, kurās mēs nezinām, kā darīt. Par tām dienām, kurās cerība ir zudusi, kurā arī mīlestība iespējams ir zudusi. Bet Habakuks, viņa 3:17-19, viņš saka, ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu.
Un pēdējais ir tāds ļoti, 19. pants ir ļoti, man viņš atgādināja tādu brīvību, un viņš atbrīvo, jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai. Un tas man šķita ļoti brīnišķīgi. Mēs patieši esam brīvi, un arī kājas, man liekas, kājas ir tad, kad svētais gars, kad mēs vienkārši krītam, un kājas brīvs, tas vienkārši parāda, mēs esam brīvi iekš Jēzus. Pār maniem augstumiem rādīs, un šeit es ieliku cerība, tā ir cerība, ka rādīs man ceļu un vadīs mani. Pat no šīm situācijām viņam vienmēr būs atbilde. Viņam vienmēr būs atbilde. Tā. Kad man kaut ko bija rakstījis, kad tēvi bija saņēmuši šo ticību un stipru paļaušanās uz Dievu, un tēvi tālāk nodod. Bet Satans savā ir atradis veidu, kā iemest bultas, izšaubīt, aizvērt, lai šis labais Dieva plāns prasītu vēl vairāk sakārtot Ādama ielaisto grēku, to nomazgāt un nest gaismu tālāk, lai vēl vairāk mēs nomazgājam to grēku, kas caur Ādamu ir ienācis. Un tad, te mēs nonācam. Tā, Salmana pamācības. Esmu angliski pierakstījis proverbs, un tad es skatos. Salmana pamācības 13.12. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti labs pants arī, lai mēs piedzīvojam. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Tātad, kad mēs cerībā attālinamies no Dieva plāna, tas mūsu sirdī mēs to jūtam, lai mūsu sirds ir jūtīga, lai viņa sadzird, lai viņa jūt. Un Jēzus ir šeit ar mums un mūsos, un viņš ir šeit, lai mums palīdzētu. Vēl bija daži plānojumi, bet mēs paskatīsimies tālāk vēl par grūtībām. Par grūtībām, vēl dažas lietas, par dažām grūtībām. Iesaist 40 līdz 30 līdz 31. Es domāju, ka grūtības ir tiešām brīnišķīga vieta, kur mēs pieaugam. Vai mums patīk, nepatīk, tas nav mūsu miesas atbilde, kur mēs pieaugam. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un kā cilvēkiem arī esot, mēs esam miesā, mums tas ir jāpieņem, un lai šīs jaunās spārnu vēdes varētu tā labāk saprast, ko man atsūtīja uz mājām. Mazu, viņš nav kanārija putniņš, bet viņš ir tāds vidēji liels putniņš, un viņš to spārniņus tā forši tā taisa tā kā plašāk. Tad tu redzi, kā tās spārnu vēdes atklājās arvien vairāk. Tā kā es domāju, tas arī tāds mazais Dieva plāns. Kur viņš mūs izšauba? Es domāju, kurš to smuki pierakstīja. Aha, te ir tīri daudz, un tagad mēs varam paiet uz priekšu. Kurš to pierakstīja? Kā mūs izšauba? Un kurš tagad to rakstīja? Es viņu tikko redzēju. Tā. Te bija ļoti interesants punkts, ko es atradu, kā mūs izšauba caur to. Pirmkārt izšauba caur. Un kurš viņu ir rakstīja? Ļoti labi, to mēs atradīsim. Un tā es tikko viņu redzēju. Tad kāds nāk mūsu tūmā. Tā. Ir ļoti labi pateikts, un es viņu tik smuki rakstīju. Kur viņš palika labi? Labi, mēs kaut kā izdomāsim. Tā. Ja cerība, kas bija sakņot Jēzu zūd, mums ir pirmais jāzina, ka viņš ir cieši blakus.
visam cieši, kaut mēs arī neredzam. Un tas ir Lūkas 24, 15, man liekas, 15, 17, kad viņi neredzēja, viņi bija skumji, jo viņiem šķita, ka Jēzus būs tas, kurš izglābs Izrēlu. Un šeit es uzrakstīju, ka mūsu cerība un Dieva plāns, ja, kad mums ir jābūt tik iesakņotiem viņā, ka mēs to redzam, ka mēs neceram to, ko mēs gribam, bet ceram to, ko viņš. Un tanī brīdī mēs esam vēl vairāk lietojam trauki. Un tad ir otrs punkts, kad tā cerība zūd, kad līderi, tas ir 19, Lūkas 24, 19, 20, kad viņš norāda, ka mūsu līderi nogādāja viņu uz krustu, tad cilvēkiem zuda cerība. Tie bija līderi, kuri sludināja Dievu, kuri sludināja, cilvēki zaudēja cerību. Šeit parādās reliģijas problēma, un par to mēs esam daudz runājuši. Bet tas viss ir ļoti reāli, un tas notiek ar mums. Un tad, kad tas notiek ar mums, tad mēs esam vieni ar Jēzu, un slava Dievam, ja mēs esam ar viņu, viņš mūs izved. Tā ir mūsu cerība. Un Jēzus dod cerību arī nāk tuvāk pie šiem cilvēkiem, kas netiek galā ar situāciju, kur mēs esam zaudējumi cerību. Un vēl kāda vieta ir ļoti interesanta, uz ko norādīt, kad Jēzus nāk tuvāk, dod cerību cilvēkiem, kur ir pārsteigti, nesaprasti no citiem kristiešiem. Tā kā, lai kādā situācijā mēs nokļūtu, mums ir bijušas situācijas, mums ir situācijas un mums būs situācijas. Mēs vienmēr varam atcerēties, ka Jēzus ir blakus, ir pavisam blakus, pavisam cieši. Mēs varam neredzēt, mums var būt skumji, bet mēs zinām, ka viņš ir blakus un mums ir cerība uz viņu un vienīgi uz viņu. Un kad mēs noejam šo ceļa posmu un kad mēs atskatāmies atpakaļ, tad mēs redzam, kā tas notiek. Bet brīži vien tad, kad situācija ārējā notiek, ne uzreiz mēs to varam pieņemt, bet Jēzus ir joprojām cieši blakus. Tas viss ir pat tā. 25. pantā ir tieši par tiem, jūs dzirdēju un saprotu, jūs bijāt, te ir angliskais vārds parādījās, jūs bijāt let down, tā kā pazemināti no līderiem, jūs nesaprotat, kā citi saprot, un šī brīdī cerība zūd. Tas viss ir patiess, bet ir viens faktors. Un faktors atpakaļ nāk uz mūsu sirdi, jo jūsu sirdis ir lēnas ticēt. Lēnas ticēt. Ticība, cerība un mīlestība. Viņas ir savienotas. Un pašā saknē, tas nav nekas jauns, ko es pateikšu, bet tas tāds atgādinājums. Cilvēks problēma ir cilvēks sirds. Tā ir lēna ticībā. Tā ir lēna ticībā. Un tā ir vienkārši cilvēka sirds. Un tāpēc, lai viņš atklāja mums vēl vairāk un vairāk par mūsu sirdi, par to, ko mēs nezinām. Slavu Dievam par to, ko viņš jau mums ir atklājis, bet tieši par to, ko mēs nezinām. Ja mēs patiesi zaudējam cerību, un šī cerība varbūt pazudusi mums, tā var pazudus mūsu dārgiem brāļiem un māsām Kristus, ir jāatrod šī problēma un jālūdz Jēzu. Mums nav neviena cita, bet viņš ir visuvarošs atrast problēmu, ja mēs viņu neredzam. Un to varam skatīt dažādos dzīves aspektos, kur jūtam un redzam, ka augļi ir tālu no viņa svētās vietas. Ja mēs redzam, ka tie augļi neiet tur, kur ir viņa svētā vieta, tur, kur ir viņa plāns, tur, kur ir viņa raksturs,
tad mums ir jālūdz, lai viņš savā žēlstībā mums atklāja, kas ir noticis. Un, jā, mani tik un tā aizveda līdz Jesais 53, 11, laikam bez tā nenotiek nekas, jo tad, es domāju, tik daudz, cik ir izdarīts un pateikts šī pantā, tur katrai situācijā būs kāda atbilde. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Slava tev, Jēzu, par to, kam tu mūs esi sagatavojis un izvedis cauri. Un Jēzus ciešanas ir sākums mūsu cerībai. Atrast cerību Jēzu atkal un atkal. Cerība ir atrodama personā, un tas vārds ir Jēzus. Slava Dievam par viņa darbu. Ir vēl nedaudz sarakstīts. Izvēle ir mūsu pusē. Mēs lūdzam, lai viņš paliek pie mums. Ja mēs lūdzam, viņš paliek pie mums. Viņš nāk, ja mums ir cerība zudus, viņš nāk, ja mums ir nepieciešams vairāk cerība, un viņš ved mūs uz priekšu. Jēzus ir pieejams visiem, un mēs esam ļoti labā vietā, kad mums šobrīd ir vairāk pieejams rakstu, kā šiem diviem svešiniekiem 24:31, kur viņi lauza maizi un ēda ar Jēzu, un ka viņa acis tāpa atvērtas, bet viņiem bija tikai Vecais testaments. Un atskatoties atpakaļ, mēs varam teikt, tas ļoti vienkārši redzēt, bet viņiem jau tas nebija atklāts. Un arī tāpat ir mums, kad mums kādas lietas pēc tam tiek atklātas, pēc tam jau mēs to padarām par vienkārši, bet tas ceļš, kamēr mēs noejam, šī cerība, šī ticība ir tik ļoti vajadzīga, lai mēs līdz tam punktam nonāktu. Šis lieldienas stāsts sākās ar zaudētu cerību, bet dienas beigās cerība tika atrasta. Jēzus augšā cēlās. Un 1 Pētera 3:15 ir teikts, bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Te es arī beigšu. Un man atsūtīja vēl viens ļoti, ļoti skaists, viens brālis atsūtīja, un domāju, es padalīšos. Nenāciet pie Dieva tukšām rokām. Ielieciet tajā savu sirdi un atdodiet to dzīvībai, kas jūs mīl. Rezultātā iegūsiet grēkiem neapgrūtinātu dzīvi, kuru ir vērts atzīt kā jēgpilnu. Apmierinājumu, kas apzīmogots ar nemirstību. Slavu Dievam. Tas no manis mīļie. Kurš gatavs padalīties? Mums ir dažas bildītes. Marika man ir pašā vidū, un es ļoti priecājos viņu redzēt. Mēs visi dažādos ceļojumos, cerību piepildījumos, kur esi tu un ko tu dzirdēji. Jā, prieks tevi redzēt, dzirdēt. Kaut kā sen nav sanācis, jā, bet, Turpinam priecāties, iekš tā kunga. Jā, ka tas, ka Dievs vada, vaina, lieto un piepildi. Tas ir pats svarīgākais. Jā, kad evaņģēlijas nav gudros vārdos, tad principā spēkā, vai ne? Ja tas no mums nāk un spīd caur mums, tad, slavu Dievu. Tad mums ir cerība. Tad mums ir šī cerība katrā situācijā, katrā dienā, kad tu esi dzirdēji. Mēs šodien runājām, ka es nešaubīšos, ja tas kungs man ir pa labai rokai.
kad mēs varam nešaubīties. Tas, ko tu teici pašā sākumā, mums ir Jēzus augšām celšanās spēks, ar kuru ejam, ka mēs nepaļaujamies uz sevi, ka mēs ejam un gaidam uz viņu, ceram uz viņu, jā. Un ka viņa ceļi nav mūsu ceļi, viņa domas nav mūsu domas, un ja mēs viņu, ja mūsu sirds ir pareizās, ja mēs vēlamies sekot, tad mēs būs brīdis, kad mēs sapratīsim, ir periods, kad mums jāgaida, ir varbūt tūkstnesis, vai ka vienkārši kaut kas notiek pie mums, ko mēs vēl nesaprotam, vai nekādas lietas, vai apkārt kaut kas notiek, un vienkārši ir laiks, kad mums ir cerība, un ka mēs neejam savā spēkā, un svarīgi, ka neizdomāts tās lietas, ko mēs gribam, varbūt tās darīt, to mēs ļaujam, sagaidam to brīdi, kad viņš pats sāks lietot mūs vai mainīs kādas situācijas. Mums ir tā cerība uz Dievu. Un tas, kas paļaujās uz Dievu, nepaliek kaunā. Un cerība jums ir, ka mēs stāvam vārdā. Vārds, viņš ir nemainīgs un uzticams. Nav nekā drošāk arī, mēs arī svētdien runājam, Un es domāju, kas mūs var izšaubīt. Man liekas, tā tēma arī tagad Evita mazliet sāka čatā rakstīt. Man liekas, tas ir tas, ko mēs arī pieskārāmies. Ka mēs sākam kā pieļaujam savu prātu domas, un nepaliekam patiesībā, ka mēs dodam, tā kā vēlnam vietu viņš mums sāk pievilt vienkārši, Mēs sākam spriest cilvēcīgi, vēseliski, pēc apstākļiem, pēc tā, ko redzam. Tajā brīdī, kad mums ir jāsaprot, ka mēs neejam pēc patiesības. Un, tagad mēs atkal bruņojamies, ar visiem Dieva ieročiem, ar Dievu vārdu, lai mēs varētu stāvēt patiesībā. Un tas arī tas mums dod šo cerību, iemācīties staigāt, mīlestībā un cerībā. Ar to arī mēs pieaugsim ticībā, kad cerot uz Dievu vārdu, nestoties ne uz ko citu, kad mēs pāriesim no ticības, ticību no spēku, spēku, Dievs ir uzticams, kaut kas sāks notikt, mainīsies situācijas, nāks atbildes, un tā mēs arī garīgi pieaugam, kad mēs atsakamies, paļauties uz savu prātu, uz cilvēkiem, kad Jēzus, kad mēs skatāmies uz Jēzu, un noteikti gribētu lūgt, ka mūsu sirds deg par cilvēku, mūsu sirds deg par evaņģēliju. Un viņš mums varētu lietot, priekš savas cerības, priekš tā, ko viņš jau ir izdarījis pie krusta. Tas man izkopumā uzmanīgi. Paldies, ļoti labi. Ko es redzēju, ko es dzirdēju no tevis. Mēs dzirdam viens no otra, un tāda milzīga žēlstība, ka mēs viens otru tieši tā arī palīdzam augt un dzirdēt un padoties. Un tu bija viena situācija, kad, piemēram, bija viens ļoti jauks kristīgs pasākums, bija kādi 5 cilvēki aicināti, bet es vienīgā aizbraucu. Es saņēmu tik daudz svētības, un es tā pateicos Dievam, ka es šo izdevību izmantoju, kad es ierados, saņēmu svētības, es tiku svētīta, protams, citi tika svētīti ar manu darbu, ko es padarīju, nedaudz palīdzot līderim, un tas vienkārši izvērtās, un es domāju, un tā ir, ja tu vari palikt mājās un arī pats gudrs Dievā būt un sēdēt, bet ja tev Dievs dod iespēju vienmēr ļoti rūpīgi izvērtēt, labāk aiziet un saņemt, un varbūt kādreiz arī nesaņemt, bet nekad tā nav. Es domāju, Dievs ir tik žēlīgs un tik ļoti mūs mīl, kad pat aizsūtot uz kādu vietu, kur liksies varbūt ne, būs. Un man tiešām es arī
uzrunājot pārējos, es teicu, ja jūs izvēlaties neiet un nedarīt, ja, un, protams, ne jau vienmēr varam, un tas ir kaut cits stāsts, bet tik ļoti Dievs gaida, ka mēs dodamies viņa virzienā, un es tieši piedzīvoju, tur bija atbrīvošanas un dziedināšanas, un tur Dievs brīnišķīgi darbojas, nu, tā nopietni. Un tas bija arī neplānoti, bet lūgts, protams, tas bija tika lūgts, bet es kā sapratu, man dvēseli kā sūklis to visu uzsūca un cenšās, un tas tik daudz pagodinās un mūs sagatavo nākošajam, kam viņš mūs gatavo. Tas man nāca, jā, kad teica, vārds ir nemainīgs un dzīvs, es pierakstīju dzīvs, jo tāpēc, kad ir dzīvs, tad mēs satveram, un tieši, kad es gatavoju šim, man dzīve, kad svētais kars ir dzīva persona, viņš ir atnācis tik dzīvi, es ticu, ka jums jau visiem ir atnācis sen, bet arī man viņš bija atnācis, bet šī brīdī atkal nākošajā līmenī, ka viņš parāda, cik viņš ir dzīvs, cik daudz mums tā visas lietas īstenībā mums tikai ir ar viņu jāsakārto, un tad jau tālāk notiek. Un šī cerība. Jā, un kad mēs, jā, tagad teica arī, kad kā mēs patiesībā, un ka nevienmēr, ka mēs cilvēcīgi mēs esam miesā, un tad mums jāsaprot, ka šīs lietas būs, jo ātrāk mēs to sapratīsim, bet, protams, garāk, kas notiek, tā ir milzīga svētība, un šī brīdī es saprotu, ka galvenais mums ir jāiet, protams, ar Dievu prātu, bet tā mēs pieaugam un uzzinām par viņu vairāk, reizēm tas ir sāpīgi, vajadzīga viņa drosme, ar savu drosmi tur atkal nepietiek, lai mēs dotos uz priekšu, un slavu Dievu, ko viņš dara mūsu dzīvēs, slavu Dievu, ko viņš dara, un nevienmēr notiek tā, kā mēs domājam, kā viņi domāja, ka Izraēla izglābs Jēzus, un ka tas notiks tā, kā viņi domāja, bet tas pavisam savādāk, bet to jau tikai var ieraudzīt pēc laika, un kā tas viss veidos, un kāpēc veidojas tieši tā. Tāpēc uzticamies, ka viņš zina, ka viņam ir visas atslēgas, un ka viņam ir šī cerība un mīlestība priekš mums katrā brīdī, lai mēs degtu par viņa darbiem šeit uz zemes. Slavu Dievam! Mīļais brālis Ojārs, tā kā mainīsim. Tā. Dzird mani, ja? Labvakar, paldies par vārdu. Es vairāk klausījos, nekā pierakstīju, bet kaut kas beigās te gars kaut ko savilka kopā, jā. Jā, ko es sākumā dzirdēju, jā. Viņa taisnība. Paļauties un pieņemt to. Tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieku, un tas tā kā pie tā jāturās, jāatgādina. Jālasa bieži šis psalms, laikam. Tas bija jau tā kā, man laikam tagad tāds klusāks tāds periods, kur man vajag būtu jāklausās vairāk, bet man ar to klausīšanos ir kā ir reizēm. Es gaidu, jā, varbūt kaut ko vairāk, kaut kādu action, kā saka, bet laikam tajā mierā jau Dievs ir. Un jā, vēl nāca tas teikums. Nenovērsieties no vienkāršības Kristu. Es neatradu raksturvietu, bet kaut kur ir tāda, jā. Un jā, kad tu pieminēji šo Timotejam 4, tad es tur palasīju augšā, man uzrunāja, jā, 8. pāns, jo miesas vingrināšana maz ko dara, bet dievbijība dara visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds. Jā, kad mēs ejam kaut kādā savā paļā, sākam pieņemt, kā Marika teica, jā, nomaldamies kaut kur, pieņemam kaut kādas savas domas, kas attiecīgi nesaskan ar vārdu, tad jā, tad tas nekam nedara. Mēs varam tur censties veidot kaut ko, jā, bet agrāk vēl, tad mēs nonākam pie tā, ka mums atkal jāsalost un jāatzīst, ka mēs neko nevaram bez viņa. Un tajā, jā, man uzrunāja arī, jā, sirds lēna ticībā. Jā, tā kā cilvēku, kā dabīgi. Viņa ātri var aizvainot, bet uzticību grūti tā kā viņā atjaunot.
Bet Dievam visas lietas iespējams, un ka viņš nāk ar savu mīlestību tā iet cauri visām lietām, matērijām. Jā. Eh, Dvēseles ciešanās sirds atveras atziņai, jā. Ka caur turieni, jā, caur šo pieredzi nevienmēr rožaino. Tur mēs iemantojam, jā, tā sirds pavarās durvis viņā uz Dievu, uz Kristus atziņu. Jā, tad, nu jā, atcerieties, ka mums jau ir viss. Viss mums ir dots. Viss ir dots, bet gribas kaut ko miesai pielikt. Jā, tas arī tas pats ar romiešiem 5. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvība, pastāvība cerība, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Un, jā, mums ir izlieta viņa, un tā kā visu laiku ienaidnieks mēģina tā kā to nomākt, tā kā notušēt, aizmirst, tā kā, lai tu to tas ar manīm pagaidām notiek tā ik pa brīdi. Un 6. pants, jo Kristus par mums bezdīvīgajiem mīris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Bijām nespēcīgi, tad tagad mēs esam spēcīgi Kristu. Mums ir kā. Jā, tad vēl var pieminēt to, jā, 2. Pētera vēstule 1:3, kur viņš saka, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai, tā atziņā, kas mūs aicinājis ar savu godību un spēku. Halleluja, jā. Halleluja. Es kaut kur dzirdēju, ka pieņemt Jēzu un sekot, tas ir vienkārši, bet smagi. Vienkārši, bet jā. Tā kā jā, ir ko pārdomāt, jā, paldies par vārdu. Vienmēr prieks dzirdēt. Jā, teic vētīgi. Paldies tev. Jā, es domāju, to smagumu mēs pārvērtīsim par mīlestību. Lai tas smagums pārvēršas par mīlestību, jo visiem ir vienkārši. Viņa mīlestība pārvērš to smagumu, to ceļu vieglu. Un man ļoti patīk tie vārdi, kad teici, vienkāršība Kristu ir viss. Un es pierakstīju, tik vienkārši, mums ir viss. Un kāpēc tik grūti to ir satvērt? Un tas tikai pierāda, cik čūska ir viltīga, cik daudz ir izdevies un cik daudz mums ir jālūdz, lai viņš atklāja. Jo tas, ko es saku, tā kā to liecību, ko es teicu, es nezināju, kāpēc es runāju, tas bija pilnīgi no gara, un es saku, kāpēc tas nāca? Un tad, kad tanī vietā, kur es to izmetu ārā, to zem tepiķīšu palikt to lietu, ja, un es izliku ārā, vārds pēkšņi kļuva dzīves, kādā brīnišķīgā vietā atklājas brīnišķīgi. Tur ir filma vienkārši, ja vārds kļuva dzīves, viņš varēja kļūt dzīves. Un es nezināju, ka tas tur ir aprakts. Absolūti, ka tas ir aprakts. Viss ir ļoti vienkārši, bet mēs esam dzīvojuši es vēl visilgāk, man liekas, no jums, ja, un tādā dzīves laikā, slavu Dievam, ka jūs esat jauni uzrunāt. Tas nenozīmē, ka jums būs vieglāk, bet slavu Dievam, ka jūs varat sākt mazgāties. Un man vienkārši sirds vienmēr gavelē, kad tieši tā jaunie cilvēki ir atdevuši savu sirdi Jēzum, un lai tiešām tas grūtums, lai kļūst par to mīlestība, lai grūtumu pārvērš par vēl vairāk mīlestību. Ja? Un tā, ka patiesi mēs esam tādā viņa mīlestībā un tūmā, tad arī visi grūtumi pazūd. Un tas nenozīmē, ka būs tikai taisna līnija, tad jau mēs nepieaugtu. Uz to mēs, domāju, mēs ceram, ja mēs runājam par cerību, tad tas jau ir tā cerība tam nākošajam posmam, ja? Kurš mums ir apsolīts mūžībā. Ja? Tas ir tam posmam. Bet kādreiz cilvēki grib atkal par īsceļiem, tas man arī nāca. Man liekas, es savā ceļojumā biju daudz garākā ceļojumā, kā es jums pateicu, bet par tiem īsceļiem, ka mēs gribam ātrāk un ka mēs gribam šos apsolījumus saņemt un cerības piepildīt un visu ko. Bet ka viņš savā plānā to dara un mēs pilnībā uzticamies. Un tādā brīdī, ka mēs uzticamies, mums ir vieta šai mīlestībai. Mēs neprasām, mēs vienkārši esam nolikuši savu cerību. Mums vajag cerības. Ja mums nebūtu cerības, mēs nebūtu, kur mēs esam. Un manā dzīvē un tieši ģimenē tik daudz piepildīs, bet cik daudz stundas ir lūkšanās. Un tagad, kad cilvēki redz to augļu, dažas no augļiem,
viņi neredz to darbu, ja, kas ir bijis un kāpēc tas notiek tā kā labā virzienā, no tiešām no bedres, jāsaka tā, tīrā veidā. Bet visi grib tikai augus un ātri, bet tas nav Dieva plāns. Viņš grib, lai mēs viņu zinām un lai mēs viņu mīlam. Un tieši, lai mums nav nevis grūti, bet lai mēs mīlestībā pieņemam, un tad arī paliek viss vieglāk un vieglāk. Slavu Dievam par tevi, brāli. Es tevi pieminu diezgan bieži savās liecībās. Ir nepieciešamības cilvēki ļoti, un šeit ir latvieši, manā apkārtnē, ja, kas cieš. Es esmu tikus līdz pusceļam, un tieši tā, kā es teicu, cerība, lai neizšauba mūsu, lai mēs varam iziet vēl vairāk uz priekšu. Turpinam. Jā, mīļā māsa Kristīna. Halleluja! Slava Dievam! Slava Dievam! Jā, man ļoti, es paēdu, ļoti daudz, viss kaut kas, tā kā visādi aspekti. Un es tevi saprotu, kā tu teici, kad tavs ceļš bija daudz garāks nekā tu beigās tagad mums spēji to izstāstīt. Jo man tā ir citreiz arī tā liekas, kad visam, kā es tā gāju cauri, ko man mācīju, es tā uzlieku uz to vienu to papīru lapu, tad liekas, tas bija viss tā kā. Bet tas ir, jā, ka mēs to izdzīvojam, tas ir daudz tā kā, dzīves tas ir vienkārši, jā. Bet uz manu sirdi arī runā, jā, šis arī, un noteikti, kad Svētais Gars tagad darbosies arī un darīs visu šo arī par dzīvību. Tā kā halleluja, slava Svētajam Garam, paldies. Un man patika jau pats sākums, Romieši 8:25, tā bija tāda jau, tā bija, kura tā bija? Es runāju, jau nemaz neatceros. Tā pagaida 8:25. Man ir atvērts, es tev varu pateikt. Bet, ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību sagaidām, ar pacietību. Un tur nav uzrakstīts 1 vai 100 vai 1000 gadi. Iedomājies, cik visi cilvēki, Jēzus arī ģeneralizē, cik ilgi viņi gaidīja, ja, uz šo. Un iedomājies, viņi gaidīja, viņi cerēja, un mēs esam saņēmuši, un tagad mēs sakam grūti. Ja? Ko viņi mums teikt? Halleluja, jā. Jā, un tieši tas, tā kā, kad to mēs neredzam, tas man uzrunāja, un šī ticība arī ir uz to neredzamo, tā kā, jā, tas man tā kā salikās un izcēlās no šīs raksturvietas, jā, paldies, kad slava Dievam. Jā, jā, jo, ja mēs to redzam, vai mums uz to vēl jācer ir tieši vēl šī, jā, kad tas ir tā kā tāda paļaušanās vienkārši, un tā cerība ir, mēs liekam savu cerību uz Dievu, un tikai vienīgi uz Dievu, un tad īstenībā dalījās Ojārs, un tad man atnāca tāds vēl, kad nejaucam, lai piepildītu viņa gribu, lai mēs nejaucam tā kā cerību un savu ekspektāciju. Lai mēs nejaucam šos divus, tā kā, kad tas, uz ko mēs ceram, tam jābūt ir tā kā tikai Dievam, ka Dievs, uz viņa brīnumdarbiem, tā kā uz viņa varenību, uz vienkārši, ka viņš ir debes un zemes radītājs, šīs visas pasaules radītājs, viņš ir mūsu sirds ķēniņš, Jēzus, tā kā uz šī augšām celšanās cerību, tas ir, bet tad atkal tā ekspektācija, ko mēs tā kā paši, kas tā kā no mūsu gribas nāk tādas, ka mēs varam visu kaut ko tur gaidīt, tas tā kā tāds gaidīšanas, bet arī, ko es pēdējā laikā jau šito gadu mācos, ka tā ekspektācija ir jābūt arī tikai uz Dievu, kad viņš pagodinās savu vārdu, kad viņš būs klātesošs un kad Svētais Gars, ka viņš mums ir dāvājis šo Svēto Garu. Tur es lieku tā kā to savu ekspektāciju. To man māca arī, jā, visu šo gadu, slavu Dievam. Bet tad man izcēlās vēl ļoti, ļoti tas, ka tu izcēli šos cilvēkus, tā kā ar ko mēs esam kopā. Tas ir īstenībā ļoti nozīmīgi, jā, un tam man nāca šī raksturvieta, slikta sabiedrība samaitā labus tikumus, bet es vienmēr viņu pārtaisu. Es viņu nesaku šitā, es viņu laba sabiedrība samaitā sliktus tikumus. Tā kā mēs esam labā sabiedrība, samaitājam visus sliktos tikumus, amen. Mēs viņus pārkonvertējam. Visi kļūst par labajiem no mūsu gaismas, no Jēzus gaismas. Halleluja. Jā, bet ir ļoti svarīgi, un es arī varu teikt, un arī lielu paldies arī ambasadoriem un katram cilvēkiem, katram brālim no māsām, ko es vispār zinu, kas esiet īstenībā jūs visi tikai.
Un jā, kā jūs katrs esiet mani cēluši, veduši, stiprinājuši tā kā cauri, kad pilnīgi pat ievadījuši kaut kur un pamācījuši un atgādinājuši. Jā, un slava Dievam tiešām par katru cilvēku, kas tiek sūtīts dzīvē. Nu jā, mūsu dzīvē. Un tad ir atkal tā otra puse, jā, šie cilvēki, kas tā kā velk uz leju, bet arī kāpēc ir tāds atsūtīts, kāpēc ir tāds pārbaudījums tagad dzīvē. Tad arī ir uzreiz nevajag tā kā uzreiz tur sākt gruzīties un kaut ko pārdzīvot un tur pārmest. Un Dievs, kāpēc? Tagad man ir jācīnās ar šādu. Bet vienkārši tā kā pieņemt, jā, un arī šajā cerībā un ticībā, ka Dievs izvedīs tam visam cauri, tā kā paļauties tiešām uz viņu tikai. Un tad tālāk arī man vajag tagad pārdoms, kad tā jau ir, īstenībā tā cerība ir, kad tā skatīšanās uz viņu, ka mēs viņu visur liekam priekšā. Visu laiku mums visur priekšā ir Dievs, tā kā, un tā ir tā kā cerība, ka mēs uz viņu visu laiku ceram, mēs viņu visu laiku liekam priekšā katrā savā situācijā, katrā savā pārbaudījumā, katrā pat domu kaut kādā, kad mums jāpieņem kaut kādas domas vai kaut kādi lēmumi. Mēs visu laiku skatāmies uz viņu, tā kā, un tieši jā, ko mēs svētdien arī padalījām, runājām par šo, jā, Sabīna izcēla par šo skatīšanos uz viņu, man arī tā ieslēdzās daudz vairāk, tā kā galvā ielikās, bet arī es to sirdī jūtu, ka tā ir tāda, ka tajā ir viss, jā, kā Sabīna teica, ka tajā ir viss tajā skatīšanās uz viņu, tā kā, un vispār tā kā saprast, ko tas vispār nozīmē, jo teikt jau mēs varam, jā, mēs īstenībā runājam cilvēki. bet beigās saprast to savā sirdī, tas ir pats svarīgākais, jā, ko arī Dievs pēc tam skatīsies pašās beigās, bet arī tagad viņš visu laiku to skatās. Un tad, jā, atgriežoties pie tā, kad pie svētdienas it kā tēmas, bet šī raksturvieta, kas arī man uzrunāja, kas man tagad saliekās kopā tieši, kad tā bija Apostoļu darbi, 2. nodaļa no 25. līdz 28. tieši tā kā šīs rindas, jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr ir bijis acu priekšā, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā. Un tad kad izlasīju šito dusēs cerībā, es uzreiz tā kā man pievienojās tā raksturvieta, kad mēs ieejam viņa atdusā. Paši tā kā atdusējamies no saviem darbiem un gars tā kā dzīvo caur mums tā kā gars, un mana miesa dusē tā kā tajā cerībā. Tā man tā pēkšņi izskaidrojās. Jā, un tad tālāk tas 28. jo man esi zināmus darījis dzīvības ceļus. Viņš mums ir darījis dzīvības ceļus zināmus. Tu mani piepildīsi ar prieku sava vaiga priekšā. Te viņš arī pasaka, ka viņa vaiga priekšā mēs gūsim šo prieku. Viņš piepildīs mūs ar šo prieku. Un arī tas prieks ir arī daļa no tās cerības, šī augšām celšanās cerība, par to mums arī ir jāpriecājās. Ar to īstenībā viņš mūs iepriecina mūsu bēdās, kur ir teikts tā raksturvieta, ka viņš iepriecina mūsu ciešanās un bēdās. Un kā tu minēji, jā, ka šīs ciešanas ir, kas īstenībā mūs dzen uz priekšu, no kā mēs mācamies, kas mūs veido īstenībā tajā Kristus raksturā, kad mēs to varam iemantot. Un tas ir šī cerība, šis prieks īstenībā no šīs augšām celšanās cerības. Jā. Halleluja! Pašai man patīk. Man arī patīk. Man arī patīk. Ļoti brīnišķīgi. Ļoti skaisti viņš tev vēd, mīļā māsa. Halleluja. Tā, pastīšos. Jā, man ļoti patīk šis teikums, cerības gaisma, lai vairotos. Tas ir ļoti skaisti. Un vispār, lai gaisma vairojās, tā kā, lai pasaulē vairojās gaisma. Halleluja, jā, tas man ļoti tā izcēlās uzrunājumi. Un jauna cerība ir katru dienu, jā, tā kā mēs atturam acis, tā ir jauna žēlstība, kas arī dod mums šo jauno cerību. Un šo jauno prieku, un tā kā šo visu īstenībā, visu, kas ir Jēzus, visu tā kā, ko viņš ir arī tā kā izdarījis. Nevis tā kā, bet to viņš ir izdarījis. Un tas mums dod šo cerību, tas mums dod šo iepriecu, šo gaismu arī, kas mūs pilda ar šo gaismu. Jēzus ir tā gaisma, viņš savu garu mums ir devis. Un man tā kā uzrunāja vēl, kad tāpēc arī, kur mēs lasījām, kaut kur bija kad viņš ir mums devis katru dienu, šo dienu, lai mēs atkal dzirdot viņa balsi, neapcietinam savu sirdi.
Un tas man arī tā uzrunāja, kad katru dienu viņš mums ir devis kā šo dienu, jaunu dienu tādu, lai mēs atkal mācītos neapcietināt tās savas sirdis, lai mums nebūtu tā lēnā ticība, tā kā, lai mēs ātri, kāpēc mēs esam tāda ātrsirdīgi pa dzīvi, bet tad, kad vajag ticēt Jēzum, tad mēs tādi lēni, visa āģgārna pasaulē. Bet jā, tieši mums vajag viņam ātri ticēt, un tieši jau tāpēc, ka viņš jau visu ir piepildījis, tā cerība arī ir tajā tā kā tāda paļāvība, ka viņš jau visu ir piepildījis, ka mums tikai jācer uz to, ka mēs izturēsim līdz galam, lai varētu ar viņu kopā pēc tam tusēt debesīs. Slavu Dievam, jā. Patika šīs raksturvietas, jā, Romiešiem 5:5 man ļoti izcēlās. Bet šī Jeseja 40:31 man arī tā kā iesēdās iekšā, es pat nemāku to pat izskaidrot tā, jā. Bet, jā, slava Dievam, ka mēs ejam ar tādu cerību vienkārši par šo dzīvi, jā. Ar to, ka mēs tā kā nevis lai izdabātu viņam, bet lai vienkārši, jā, lai piepildītu viņa gribu, bet arī ne jau tikai, lai saņemtu. Un ko, jā, tas galvenais, ko es gribēju. Beigās viss šis man tādu atnāca pie tāda viena vārda beigās, došana. Jo tas viss tā kā tā cerība, tas viss tā kā ir, mēs to saņemam, tas ir tā kā priekš mums, bet tur mēs nedrīkstam apstāties. Un tad man tā turpināja šīs pārdomas, ka tā ir došana. Viss šis ir priekš mums, mēs to saņemam, lai mēs to varētu dot, un kā tu arī dalījies, jā, par šiem cilvēkiem, kurus ievadīja tavā dzīvē, kur Dievs pagodinās, un tik skaisti, un šīs liecības, un tas tiešām kā Dievs ir dzīvs. Man ļoti arī aizdedzināja, kā tu dalījies, jā, ka viņš ir dzīvs, un ka viņš to dzīvi, to vārdu dara dzīvi, un slava Dievam, to vajag klausīties, tādu vajag cilvēkus, kas runā šitā, ka vienkārši, ka dzīvs ir Dievs, un dzīvam Dievam mēs kalpojam, mēs sekojam, un mēs daram viņa gribu. Kas vēl skaistāks īstenībā, ka mēs daram dzīvā Dieva gribu. Jā, slava Dievam. Un tā ir tā došana, jā, beigās man viss šī tēma tā aizved pie došanas. Tā man salikās. Paldies tev, jā, slava Dievam. Aleluja, ļoti skaisti daram dzīvā Dieva gribu. Pēc dzīvā Dieva, lai es gribu tirstīt. Tas bija smuki, tas bija ļoti labi. Daram dzīvā Dieva gribu. Kā? Kas man ir uzrunāja, jā, par to cerību un ekspektācijām. Tās ekspektācijas ir uzliktas tik augstas, ka viņas aizklāja bieži vien šī Dieva cerība, kas ir viņa plānā, ka vienkārši tās ekspektācijas, protams, kad mēs jau esam, es uzskatu, mēs visi jau esam kādā līmenī, kur mēs zinām, ka tās ekspektācijas nebūs tā. Bet tad tu teici arī, ka gada laikā tevi ļoti vadīs un kad mēs viens otram palīdzam. Un es pierakstīju vietas daudz un jomu daudz, tāpēc arī turpina vadīt un turpina mūs visus vest. Un tiešām katrs mēs arī atklājam savādāk un katram atklājas savādāk un tā ir ļoti liela Dieva dāvana. Tad, kad teici, ka ļoti man stiprināja, man ir viena situācija, un teici, tās grūtās situācijas ar tiem interesantiem cilvēkiem izvedīs cauri, man tas ļoti stiprināja, slavu Dievam, paldies. Un tad man nāca, mums ir tikai divi baušļi, mīlēt Dievu un mīlēt kaimiņu, ja? Un šeit ir tas mīlēt kaimiņu, un ja mana sirds vēl to nevar, citreiz var un citreiz nevar, un tad tu redzi, kā tu ej iekšā, un tad tiešām aicināt dzīvot Dievu un svēto garu, lai palīdz no visas spēka, bet tur tik nopietna situācija, ka bet Dievs zina, un es nezinu, un man ir jāpadodas. Viss, tur nav nekas vairāk. Kad tu teici skatīties uz viņu, un es domāju, mēs skatāmies uz viņu, mēs zinām, viņš ir svēts. Tur ir vienkārši, tur ir viss. Tu skaties, un tu redzi, tur ir viss, ja? Un viņš ir gatavs tev dot visu. Un tu esi gatavs saņemt. Un tu teici, došana, tu dod viņam savu sirdi, viņš tev dod pretī. Un šīs ir šīs attiecības brīnišķīgās, kurās notiek šīs brīnišķīgās lietas. Un, kad runāju par miesa dusēs cerībā, man tik ļoti patīk. Tad, kad es meditācijā vai klausos kādu šo muziku, kad miesa dus cerība, tas ir tik brīnišķīgi. Un tas arī viņš mums dod, lai mēs varētu uzkrāt spēkus, lai mums nav jācīnās visu laiku, tā kā, kad mēs esam kara laukā, un brīžiem ir kara lauks, bet tas mums tikai ir jāpadodās un jāuzticās, jā. Un te man nāca viena interesanta lieta, man tikko kaut kur izmet ļoti nesen, tikko Latvijā ir viena aktrise, nezinu vārdu, varbūt jūs redzējāt, viņai 105 gadi, un viņa teica,
kā viņa pateica, viņa teica, jūs dumie cilvēki, ka dumiķi vai kaut kas, ka jūs nemākat dzīvot. Viņa teica, ka viņa arī mostās ar mīlestību un pret visiem labu dara. Attiecīgi viņa mīl Dievu un mīl kaimiņu, ja? Un viņa ir 105 gadi, ja? Tā tas vienkārši tā Dievs darbojās, ja? Bet viņa bija labi pateikusi kaut kur tagad tikko šīs dienās, tā kā jūs redzat ziņās, paskatieties. Viņai bija labs vārds, kā viņa to pateica, neatceros īsti. Jā, neapcietināt savas sirdis, jā, ātri, lai mēs esam ātri ticēt un daudz ticēt. Un es domāju, ka mēs tiekam tam ļoti nopietni gatavoti, pavisam nopietni. Jā, un tas pierakstīja pateicība un mīlestība. Ja mēs stāvam tādā pateicībā un mīlestībā, un tiešām mēs ieraugam, ko viņš dara, kā viņš dara. Tur, kur mēs pilnīgi droši esam vāji un viņš izdara, tad mums ir jādod to, ko viņš mums ir atklājis un devis. Nevis viņš mums ir devis atklāsmes par lietām, lai mēs viņas zem spilvena glabātu, bet lai nestu pasaulē. Un šeit es redzu čūskai šādas tādas uzvaras, tāpēc mēs stāvēsim augšā un celšanās spēkā. Ja? Un es vēl gribēju Ojāram pateikt, kad viņš noskaitīja 23. psalmu, tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka. Tas man ilgu laiku bija. Tagad bišķiņi ir aizgājis, bet ilgu laiku tas bija mans modinātājs zvans. Tas bija vienkārši modinātājs zvans. Jo visu 23. psalmu, saku, tā ir liecība, tas ir cik gadus atpakaļ, to pateikšu, 4 gadus atpakaļ. Mēs devāmies, kur mums bija jādodās un bija jānotiek, kam jānotiek. Bet man bija milzīgi uzbrukumi, un es visu psalmu, es teicu, 2 stundas es skaitīju no vietas. Un pēc tam es pārstāju tās 2 stundas, bet tur, iedomājies, tu brauc pirmoreiz dzīvē par skaistām vietām, un tev uzbrukumi tāds būs. Un tad 23. psalmu. Un tieši tāpēc, jā, protams, viņš iesakņojās, un ir brīži, kad jā, viņš vada atkal atpakaļ šo 23. psalmu. Domāju, kad viņš rakstīja šo, es domāju, ka jā, ļoti daudziem un daudz, un, protams, viss ir visiem un daudz, bet šis ir ļoti spilgti, jā. Slavu Dievam. Mums ir māsa Vineta atnākusi. Jums ir džemperītis, vai jums lūdzu ir augsti, Vineta? Jā, jums ir augsti. Mums ir 5. karstuma vilnis, es neesmu lietu redzējis, man liekas, 60 dienas. Es pataigājoties ar suni mazliet izlīju. Mums abiem diviem bija 5 kilometru maratoniņš un sāklīt lietas. Tad nebijām sagatavojušies. Veselā mīsā, vesels gars ir noteikti. Jā. Mēs tā abi divi, jā. Tāpēc arī mazliet tā. Jā, viss kārtīgi. Jā, nu paldies par vārdu un paldies par atgādinājumu. Un atkal. Paldies par brāļiem un māsām. Un paldies par to, kur Dievs man ir atvedis. Par to es varu liecināt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Un tad, kad tu runāji par to, kur Dievs mūs ir atvedis, es atkal aizgāju atpakaļ savā dzīves posmā, kad es biju pieķērusies Jēzum kā cerībai. Tanī brīdī, kad es biju lielā, tādā, cilvēku problēmu pilnā jūklī, viena pati ar 2 maziem bērniem un vīru dzērāju. Es pieķēros šai cerībai, pat vārdu nezinot. Es pieķēros šai cerībai, tas ir Jēzus, ko es dzirdēju no viņa ģimenes, un es šai cerībai pietvēros. Bet es toreiz pietvēros tā, kā to pasaules sniedz. Kad es biju viena ar bērniem un vienkārši vīrs dzer un tu citu cerību neredzi. Es domāju, ka Jēzus jau mani tāda veida jau. Un kaut kā atkal viss notika tā, kā notika, kā miesa atkal aizved tur, kur viņa aizved, un pasauli aizved tur, kur aizved, bet un nāk tas vārds, es tevi nekad neesmu pametis. Nekad. Un tā arī bija. Man šķita, ka Dievs man ir atstājis, ka Svētais Gars jau manī vairs nemīt, kad nedzīvo, kad viņš man ir pametis, viņš man nespējas piedot. Bet caur šo cerību, kurai es biju pieķērušies tik daudz gadus atpakaļ, palika mazas oglītes, kas bija it kā apdzisušas. Tur vajadzēja tikai uzpūst, lai atkal sāktu degt.
Jā, un tad Dievs savu šo cerību sūtīja māsu Mariku. Jā, amen, slādījā. Tā kā Dievam ir visam savu laiku, jo tad, kad es pieķēros šai cerībai un gāju draudzītais, vispirms šī cerība bija luterāņos, nu tieši tā kā tu stāstīji, tu vari jebkurā konfesijā justies. Vispirms es pieķēros luterāņos šai cerībai. Tad man Dievs ved tālāk, tad es pieķēros baptistos šai cerībai. Jā, un tad jau arī es šai cerībai stiprinājos un sapratu, kad ir vēl lielāka cerība. Tad jau es harizmāta draudzītē mazā biju, kur arī es ieguvu un saņēmu svēto garu. Bet jā, bet neiesakņojās vārds, un šķēkli nebija, man nebija vārda. Un nebija, kur iesakņoties, jā, bet cerība palika. Un cerība nepamet kaunā. Amen. Tā arī tas vārds nāk. Un cerība ir viņā. Uz ko es lieku savu cerību? Man atkal nāk arī vārds. Uz ko es lieku savu cerību? Vai es cerību lieku, ja nāk šīs grūtības, un viņas ir? Agrāk mēs savu cerību liku uz ko? Uz cilvēkiem, uz finansēm, uz to, ko es varu vai spēju, uz savu spēku es agrāk liku cerību. Es agrāk liku cerību uz to, ka es tūlīt ātri kaut ko izdomāšu, vai es liku cerību uz to, ka es zinu, kā, kur, ko darīt, uz savām zināšanām, uz savu gudrību. Bet tagad, kad ir grūtības, es lieku cerību uz viņu. Es apklusināt nespēju to savu miesu, jo miesa ir vāja, bet gars ir spēcīgs. Un, jā, kā runāja Māsa Kristīna, ka miesa lai dus, bet tad, kad ir šīs situācijas, tad miesai ir jābūt mierā. Tai miesai ir jābūt tur pie krusta. Un kā brālis Ojārs saka, man ir tagad tāds klusuma periods. Un arī manā dzīvē ir tieši līdzīgi tāds klusums un miesai mierā, bet ir grūtības, ir situācijas. Tā kā tu runāji no vēstulē romiešiem, es neredzu tālāk, kur man iet. Es nezinu, kā man tālāk rīkoties. Bet uz ko es likšu savu cerību? Uz to nezināmo, ko es nezinu. Uz neredzamo, ko es neredzu. Kam es ticu, uz kā es lieku savu ticību. Jā, agrāk, un tā arī ir. Un cilvēkiem, kad man Dievs interesantā veidā atved cilvēkus, kuri pasaulē ir kā dzīves padibens. Tie ir bezpaņemnieki. Un es uz viņiem skatos kā ar žēlumu. Man pat iežēlojās sirds vienreiz par vienu no viņiem. Un ka viņš aizies tūlīt, un viņš neuzzinās cerību, kura viņā mīt, kur vienkārši ienaidnieks ir tik meistarīgi savos melos sapinis katrā cilvēkā. Ne jau tikai bezpajumtniekā. Arī tādā, kuram liekas, ka man jau ir viss, es jau zinu, man ir cerība, man ir dzīvoklis, man ir māja, man ir konts, viss ar mani ir kārtībā, man ir skaisti nagi un zobi, un es esmu vesels. Kā tanī brīdī domā cilvēks savā lepnumā. Bieži vien, jā. Uz ko liekam cerību, jā.
Un šī cerība ir viņš, Jēzus. Cerība ir viņā, cerība uz viņu, cerība pie viņa un cerība visā viņā. Jo uz ko? Un slava Dievam, ka viņš ir šī cerība, un Dievs ir devis savu dēlu Jēzu kā cerību. Kā cerība, ticība un mīlestība. Un tagad tā pārdomājot un meditējot, es tik brīnišķīgā veidā, ka tu runāji, ka dzīves ir Dieva vārds un viņš dzīvi. Dieva vārds ir apusē griezīgs zobens, kas šķeļ dvēseli, garu un miesu. Un Dieva vārds, kā es to tagad savā garā redzu, Dieva vārds ir mīlestības formulu, ko cilvēki meklē. Un Bībelē ir šī mīlestība. Un ja cilvēks atver savu sirdi Jēzus soli pa solim viņam atklāj šo mīlestības formulu, kas ir viņā. Viņā. Un nekādā citā. Un šo mīlestības formulu Dievs katram no mums atklāja mums vienzināmā veidā. Jo man arī tagad nāk vārds, ka viņš zina visas manas domas, visus manus ceļus. Un viņš zina, kā atklāt katram no mums savu mīlestības formu. Jā, paldies, brīnišķīgs vārds, un paldies Dievam, ka viņš man ir atradis. Paldies, mīļā māsa. Viņš man ir tā stiprinājis, pilnīgi pierakstījis stiprinājums, apklusina miesu. Un tas interesantākais ir tas, ka mēs to zinām. Es par to esmu runājis, bet tad atkal nāk kaut kas, un tas viss kaut kur papeld. Un tikai tad, kad tu esi tādā mierā, jā, labi, ka viņš man dažos lielos notikumos to ir ielicis, bet ja būtu mazākos, es vienkārši tikai tad, kad mēs esam mierā ar viņu, tad viņš var sākt darboties. Un otra lieta, es saku, es jau 2 nedēļas uz šo 25. meditēju, bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Un tu teici tieši to, un viņš man pateica vienu daļu, dari tā, bet viņš man nepateica otru daļu, ko nu tālāk darīsim, ja? Kur lai dodās pie viņa, tad skatāmies uz viņu, liekam cerību uz viņu, viņš zina. Lai es galīgi nenobruktu no ceļa, šodien viņš ir vienkārši par cik visu dienu pavadīju viņu tūmā, saprot, viss notiek. Es aizgāju līdz veikalam, un es gribēju dzīvi. Tur varēja maksāt, viņa maksāja 5 ar kapējkām, man tantiņa iepakoja pa 1,89. Tā bija realitāte. Un es tā pastos to paciņu, un es redzu, pēc, ka viņa nepareizi ieliks to cenu zīmīt, bet viņa zināja, ka viņa, to izdarīs. Es viņai neprasīju, lai man pārdot par to. Viņa man vienkārši iedeva. Un es teicu, es par tevi rūpēšos. Man tas ir tas lauciņš, kur es vismazāk arī pirms tam dzīvē esmu uzticējusies viņam, kuras es lauzu uz savus ceļus, un tagad man viņi ir jāatlauž atpakaļ, un kā jau es teicu, grūti, ja tas ir grūti, bet viņš arvien vairāk un vairāk, viņš ienāk un parāda tieši fiziski, lai mēs vēl neredzam, bet lai mēs tādīs mazumiņos saskatot, mēs tā kā spējam jau aptvert to lielumu, ja, ka viņš taču par visu rūpējās, ja, ka viņam tur nav doma, bet tas bija tiešām, es tā paskatījos, es domāju, labi, es zinu, kāpēc tas notika, ja, bet Dievs ir labs un viņš ir dzīvs, un viņš nāk ar mani uz veikalu arī līdzi. Ja. Tā kā tas bija ļoti, ļoti. Un te arī tu teici, uz ko es cerību lieku, ja, ka mēs liekam uz tām visām lietām, un viņas ir tik tuvu mums piesādušās, un kad es saku reizēm, tu pat nesaproti, ka tas tā ir noticis, bet tas miers un atdusa, tas mīlestība. Mīlestības formula arī ļoti labi. Tad par tavu griezīgo zobenu es varu pateikt, lai nebūtu tā, ka to, ko mēs neredzam, tas bija tas sieviešu sajiets, tas bija viens čartī, vienkārši to taisīja, bet tur tādas spēcīgas sievietes no visas pasaules. Un viņas paņēma tādu milzīgu zobenu un šito sāka darīt pavisam nopietni, lai tas neredzamais kļūtu redzams un iespējams tam, kurš vēl nespēja saredzēt garā,
lai viņš tā kā šķeltu to, bet es varu pateikt, tas bija efektīgi, un man tas ļoti atgādināja to. Un tagad teica arī, ka tu pieķēries cerībai, ka tu pieķēries un tu dabūji vismaz sevi uz kājām, un tanī brīdī atkal Dievs pagāja tā kā tālāk, tā kā tu viņu nesmani. Es godīgi pasaku, tas laika sadalījums, kā pasauli ir uzlikusi, tev ir jāstrādā 8 stundas, 1 stunda uz darbu, 1 stunda no darba. Lai iegūtu to Dievu spēku, tev tiešām jāņem nakts palīgā. Pavisam nopietni tas ir, un ja ir vēl 2 mazi bērni, kā es labi atceros arī šos laikus, jau vairs neticās, bet tā ir, ja. Un tagad ir tas pats ar pensiju. Tieši tas pats ar pensiju. Kurš? Es gribu satikt to cilvēku, tas ir visur pasaulē. Kurš no 55 izdomājas 67? Daži jau vienkārši cilvēki neizdzīvo, jo viņi nedzīvo Dievu gudrībā, ja? Un kas to zina, katram savs stāsts, bet kurš dala šo laiku, tas arī, es domāju, tur sātanam ir ļoti liela pieeja, un mums ir ļoti grūti to pieeju atgriezt. Bet, kad es atbraucu uz Angliju, es pateicu uzreiz, ka es būšu ar bērniem, vairāk bērnu, especially mazo, pusslodzi, es visu laiku esmu tikai strādājusi. Es uzticēju Dievam. Man nebija ne miljonu, nekas tam līdzīgs, nevienu miljonu man nebija. Bet vienkārši es uzticēju, ka tas laiks man ir ļoti nepieciešams, ka man tāds, un es nevienu sekundi neesmu nožēlojis neko. Bet es teicu, tas sadalījums reizēm ir tieši tā, ka mēs nespējam izlaut cauri, un pēc laika tā pats sirdī, kā tu teici, tas jau nepazūd. Sirdī tas grūti kaut vai tur ir palicis. Tu zini, ka varbūt labāk, tu zini, ka tā ir, īstenībā tas ir vienīgais ceļš, tu zini, jā, vienkārši ir tādi brīži, kad viņš aizved, jā, viņš tevi nav nekad pametis, jā. Tas ir ļoti, ļoti smuki un stiprinājums. Paldies tev, ļoti, ļoti skaisti. Vai mums ir kāds parādiet mūsu zilajos ekrānos? Kristīne, es redzēju, ka kaut kas bija pierakstīts apakšā, vai tu gribi izlasīt, Māris, man liekas, bija rakstījis kaut ko apakšās komentos. Gribi izlasīt, Kristīne? Es tevi nedzirdu, tam nekādīgi nevaram dzirdēt. Jā, slavu Dievam. Jā, viņš tieši to raksturvietu bija, kad, ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā. Ebrejiem tā ir 3. nodaļa 15. pants, jā. Okay. Tikko redzēju Māris Tukmani. Bet te bija... Māris Tukmanis, vai tu esi šeit un pavisam skaists? Tā mēs te pazuda, man liekas, viņš vispār. Ne, pavisam dzīvs. Prieks tev redzēt, Māri. Pavisam dzīvs. Jā, man kaut kas jāsaka? Protams, ko tu dzirdēji vai ko gars tev uzrunāja? Man, kā tu sāki runāt par cerību, tā man atnāca viena rakstu vieta, bet viņi jau šeit, man liekas, vai 2 reiz vai pat 3 reiz jau tika jau kustināta. Tā kā... Lasi vēl vienreiz, tas atnāca tev. Tu stiprini sevi, tu stiprini mums. No Romiešiem 8. No Romiešiem 8, sāksim no 18. Pāvils saka, es domāju, ka šīs laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākošo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā, jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu skaidrību un svabadību. Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšķ un cieš sāpes. Bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savus miesas pilnīgo atpestīšanu. Jo vēl tikai cerībā esam pestīti, glābti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tam vēl uz to jācer, bet ja redzam uz to, ko neredzam, tad ar pacietību sagaidām. Tā šī raksturvieta man uzreiz pirmā nāca un tā kā tā.
Man nav tā kā īsti daudz tādas runas dāvanas dots. Ja mums vēl laiks ir, es savu laiku izveidoju, ar dievpalīgi izveidoju tādus dievu vārdu salikums pa dažādām tēmām. Un viena no tām tēmām ir dievu vārdu salikums cerību uz to kungu. Varbūt ja var, es viņu varbūt, bet es nesaukšu tās rakstu vietas, kur ir, lai vienkārši plūst, lai tā kā var padzerties no tā, ka, ja tā varētu pateikt. Tas kungs ir mana dvēsele, tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer, dvēselē, kas viņu meklē. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Cik liela ir tava žēlastība, ko tu glabā tiem, kas tevi bīstas, ko tu parādi ļaužu priekšā tiem, kas uz tevi cer. Tam kungām patīk tie, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņu žēlastību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Tevi viņi piesauca un tapa atpestīti, uz tevi viņi cerēja un nepalika kaunā. Bet svētīgs ir, kas paļaujās uz to kungu, kura cerība ir tas kungs. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Ciānas kalns. Tiešām, esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Bet man paliek mans aplaimotājs, Dieva tūms, man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievērš lepniem, nestinas malkuļiem. Nesaki, es atriepšu ļaunu. Cerē uz to kungu, un viņš tev palīdzēs. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, arvien viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet kas uz to kungu cer, to viņš ietin savā žēlstībā. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz tevi. Kāpēc tu esi tik izmisusi manu dvēseli un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam, savam Dievam. Lai tava cerība būtu likta uz to kungu, to es tev šodien atgādinu tevis paša labā. Atklāj tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tā darīs. Jūs visi, kas bīstaties to kungu, ceriet uz to kungu. Viņš ir jūsu palīgs un jūsu vairogs. Ir labi būt pacietīgam un klusā garā, cerēt un gaidīt uz tā kunga palīdzību. Ir labi jau jaunībā mācīties savu jūgu nest un savā atstātībā būt pacietīgam, ja kas ļauns gadās. Un pat Kristus savu vaiga pīšļos, bet tomēr vēl cerībā gaidīt. Redzi tā kunga acis, vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņu žēlstību, tādēļ atgriezies pie sava Dieva, glabā savu žēlsirdību un taisnību, cerē un paļaujies vienmēr uz Dievu. Tanī dienā sacīs, redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tas ir mūsu kungs, uz viņu mēs cerējām, priecāsimies un līksmosimies par viņu žēlstību. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru, ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Āmen. Kaut kā tā. Nopietni ūdens straume. Paldies. Jā, Tu esi nopietni gatavojies.
Tas man kaut kādā, Jā. ko man uzrunāja, man Marika teica, man uzrunāja vārds augšām celšanās spēks. Tas man kaut kā uzrunāja, un man būs par to jāpadomā. Par to augšām celšanos spēks. Tas, man liekas, ir lielāks par atombumbu kaut kas vēl varenāks vēl. Tā kā tā, un tiešām paldies, jā, no katra kaut ko varēja saņemt. Un man tiešām mums šie zūmi ir vajadzīgi, lai mēs atkal sanāktu kopā un redzētu viens otru, jā, un kā kuram klājās. Tāpēc paldies, jā. Labdien! Tas arī Mēs visi to pašu domājam, Jēzu. Mēs visi vienās domās ar Jēzu, un Jēzus tāpat domā. Slavu Dievu par brāli Māri. Tā, mīļie, kas mums vēl ir paslēpies, un kurš vēl augšām celšanās spēkā nāks un kādu vārdu teiks, kādām vēl nav bildītes. Linda, es ticu, ir kaut kādā pasākumā, bet, jā, Linda, ja tev ir ko... Mums ir kā? Čau. Dzirdat man? Jā. Es šoreiz bez bildītes, bet es labprāt jā padalītos un, jā, es bez bildītes, jo man šodien 2 naktī bija jābūt darbā, un tā es arī izskatos, ka esmu 2 naktī bijusi darbā, tāpēc es esmu iekārtojusies ērti. Bet visu arī nedzirdēju, bet man bija dažas lietas, kas man uzrunāja, un te es skrēju, ķēru lociņu, kuras var pierakstīt, jo domāju, nē, šito atcerēšos, bet kaut kā visu laiku nāca jaunais, un tad tev jau pa virsu tam gāja, bet aleluja, slava Dievam. Pirmā lieta, ko es pierakstīju, to, ka tu minēji, ka tu biji, ka tu vari būt kopā ar vienalga katoļiem, vai šādiem, vai tādiem, ka Dievs ir visur. Un jā, tas man uzrunāja tieši tajā ziņā, kad ne jau mācības ziņā, ka mēs tur klausītos citu mācību, vai, mēs zinām arī, ka, tā, bet man uzrunāja tajā ziņā, ka mēs jau esam tie, kas, ko tu arī pēc tam minēji, mēs jau nesam gaismu, un mēs jau ejam uz kaut kādām vietām un lietām bieži vien ne jau dēļ cilvēkiem. Mēs ejam, lai būtu kopā ar cilvēkiem, mēs, lai būtu sadraudzībā. Un tur ir tas, ka Dievs ir atrodams visur. Dievs uz mums var runāt caur šiem cilvēkiem, Dievs caur mums var runāt no mums uz šiem cilvēkiem un no šiem cilvēkiem uz mums. Tāpēc Dievs ir atrodams visā un dažreiz tieši ieliekot mūs kaut kādās šajās konfesijās, mācībās, vietās, draudzēs un kaut kādās kastēs mēs varam palaist Dieva svētību garām, ja mēs nebūsim ar atvērtu sirdi tam. Un, jā, tu vēl man uzrunāji par to, ko tu teici, ka es vairs neatcerēšos šo kontekstu, bet tu minēji katrā gadījumā to, bet Dievam ir plāns mūsu dzīvēs, tāpēc dažādas lietas var notikt, bet Dievam ir plāns mūsu dzīvēs. Viņš jau zina, kādu dzīvi viņš mums principā grib. Un tad es tā aizdomājos, ka jā, un amen. Tāpēc arī mēs šeit esam, tāpēc arī mēs esam izglābti, mums ir dota šī cerība un mums ir dota katru dienu šī jaunā iespēja, jo viņš katru dienu no jauna mūs ved tur, kur viņš grib mūs ievest. Bet, diemžēl, mēs arī zinām, ka mūsu ienaidniekiem ir plāns mūsu dzīvēs. Protams, daudz nesvarīgāks, daudz neietekmējošāks šis plāns, bet viņš kaut kur tur visu laiku ir. Un tāpēc ir tik svarīgi tieši tā mūsu atbildība pieņemt šos pareizos lēmumus, būt nomodā par mums, jo mēs jau zinām, ko Dievvvārds saka, kādas ir viņa domas par mums, ko viņš grib, lai mēs darām. Un Dieva vārdā arī tik daudz šīs raksturvietas, kur īstenībā mēs esam katru dienu nolikti izvēles priekšā. Sākot jau ar Mūzes grāmatu, viņš teica, es jums dodu labu un ļaunu, izvēlieties, kam jūs šodien gribat kalpot. Izvēlieties. Viņš ļoti daudz Dievs runā tieši, protams, arī jaunajā derībā caur Jēzu Kristu, bet vecajā derībā viņš tik daudz runā par šo izvēli. Izvēlieties, kam jums gribat klausīt, izvēlieties, pa kuru ceļu jūs gribat iet.
jo mēs zinām, ka katra mūsu izvēle tā ietekmēs, kur mēs būsim rīt. Tāpat ietekmēs, kur mēs būsim pēc sekundes. un tāpēc ir šis, jā, Dievam ir plāns mūsu dzīvēs, un slava Dievam, tā arī ir patiesība, ka tie, kas mīl to kungu, tiem visas lietas nāk par labu. Bet tur jau arī ir, ja mēs mīlam to kungu, tad mēs arī šīs pareizās izvēles darīsim, tad mēs stāvēsim viņa baušļos, tur ir šī virknīte. Tāpēc, amen un slava Dievam, ka Dievam ir plāns mūsu dzīvēs, un Jēzu Kristu, ja mēs esam, tad šis vēlns ir zem mūsu kājām. Amen. Un vēl man ļoti uzrunāja šī rakstuvieta, tu pieminēji par kvēlojošu dakti, viņš nenodziesīs, un kvēlojošu dakti nenodziesīs, nolūzušu niedri viņš nenolauzīs. Un, un tas man arī ļoti un tad viņš sasaucās ar šo nākošo rakstuvietu, kur ir teikts, ka skumjas no Dieva nes atgriešanās augļus, bet pasaulīgas skumjas ved uz iznīcību. Un es ticu, ka šī kvēlojošā dakts, ka Jēzus viņu nenodzieš un nesalauž šo niedri, Jēzus var būt skarbs. Viņš var būt kāds viņš grib būt. Viņš zina, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Bet, ja caur mums, jebkurā gadījumā Jēzus darbosies, tad tas nesīs svētību mūsu dzīvēs. Katrs mūsu skarbais vārds, tas nenolauzīs cilvēku, tas viņa pēdējo dzīvību neizsūks, bet tas viņam tieši liks aizdomāties, ka tas viņu sapurinās. Un tur ir tas, ka šīs skumjas no Dieva tās nes atgriešanās augļus. Un tāpēc, atkal un atkal, protams, visu, ko mēs zinām, bet brīnišķīgs atgādinājums, cik svarīgi būt kā Jēzum, ka mēs nenodziežam šo dakti, ka mēs katrā, lai gan dažreiz liekas, ka laiks plūst tik ātri un situācijas notiek tik ātri, kad kā tad gan mums ir laiks vispār aizdomāties, kā rīkoties vai Kristū vai no miesas, bet ka būt nomodā par sevi, ne tikai savu dzīvi, bet arī kā mēs attiecamies pret mūsu tuvākajiem, kā mēs atbildam un ar kādu garu mēs ejam pie viņiem. Un tu minēji, kad mums vajag cerību, tad, kad Ojārs bija beidzis runāti, un cerība ir pati brīnišķīgākā lieta manā dzīvē, kas mani tik daudz reizes ir noturējis virs ūdens. Un tas ir, tas iespējams ir tas pēdējais salmiņš, pa ko mēs varētu teikt, kad, tad vispirms nāca tur ticība lielā, un tad bija tad vispirms bija tādas emocijas, tad nāca ticība, jau paļaujoties dažādām lietām, bet tā kā arī minēja, ne viss vienmēr ir tā, kā mēs gribam, un ne viss ir konstants augstumi un kāpumi. Ir kāpumi un kritumi, bet cerība nekad nav pametusi. Viņa mums ir līdz pasaules galam, kamēr mēs šeit, kamēr vismaz mūsu pasaule beigsies. Un tā ir pati brīnišķīgākā lieta, ko mums nevajadzētu pazaudēt, ko pateikties Dievam, kad mums ir šī cerība, pat tad, kad nav ticība, bet būt pazemīgam, pateicīgam, priecāties un gavilēt par to, ka mums ir šī cerība, ar kuru mēs izējam cauri katrai dienai. Slava Dievam, liels paldies tev par vārdu. Amen. Paldies par komentu pēc tavas nakts darba. Es esmu gadu strādājis nakti, es zinu, ko tas nozīmē. Tā kā žēlastība, mīlestība tavā virzienā. Un tad, kad tu runāji par tām izvēlēm, man nāca, kad, kā Dievs mani māca, kad man jāskatās, kas ir vērtība Dieva acīs, pazīstot viņa dabu, esot viņa tūmā, un tiešām tagad teic, ir brīžiem laiks skrien ātri, un ja mēs izdarām to pa vidu kaut ko, ne īsti viņš, ne īsti mēs zinām, ka rezultāts būs tikai tur, kur viņš var būt, bet cerība vienmēr ir labāka. Ceram, turpinām cerēt, bet lai mēs vienmēr cerību, lai mēs esam tuvāk viņam. Man vēl runāja, man nāca mīlestība pāri visam, par šīm pasaulīgām skumjām man ļoti, ļoti uzrunāja, tāpēc, ka es ieraudzīju vienu punktu, kur manā dzimtā kāds ļoti, kad tieši tās pasaulīgās skumjas aizved ļoti skumjā vietā. Bet Jēzus skumjas ar Dievu, tās mums atgriešanās augļus nes ļoti labs atgādinājums. Tā. Bet tas bija interesanti arī par to, ka es minēju par šīm dažādām konfesijām.
Dievs mani ļoti pažēlojas. Labi, es zināju luterāņus, kas bija Latvijā, bet ko es zināju? Es nezināju neko. Es aizgāju, es zināju, ka Dievs ir, un es zināju, ka es tur gribu būt, un es zināju, ka tā ir gaisma. Bet es, protams, neko pilnīgi neiemācījos, un nekas tam līdzīgs nenotika. Man arī bija savas darīšanas, tā kā Vinetē. Bet Vinetē bija savādāk. Viņa meklēja caur šīm konfesijām, bet Dievs bija tik žēlīgs manā dzīvē. Tas atkal kā mums katram viņš ir paredzējis. Ka vispirms viņš man iepazīstināja šo dzīvo Dievu vārdu, slavu Dievam ambasadoriem, jo pēc tā es uz šīm konfesijām ar šādu sirdi nevarētu aiziet. Tad es sāktu domāt, ko nu man tur pateiks, ko es nesapratīšu, ko es sapratīšu. Tagad es saprotu, es eju ar dzīvo Dievu, viņi, lai izpilda, ko viņi var, ko viņi nevar, bet Dievs ir tur, un es par to priecājos, un patiesi lietas notiek labāk nekā es vēl domāju. Ja? Tā kā uzticamies viņa vārdam un uzticamies, kur viņš mūs ved, jo, saka, mēs varam reizēm arī nesaprast, bet slavu Dievam par šo dzīvo Dievu un to, ko mums viņš ir parādījis par šiem gadiem, esot kopā un augot, slavu Dievam. Bez tā nekas nenotiktu, kas notiek tagad, to es varu droši pateikt. Es Debes Tēvs, es pateicos par tavu klātbūtni, es pateicos par tavu dēlu Jēzu, par tavu svēto garu, par to, ko tu mums esi devis, kā milzīgs dāvans. Ja mums kādreiz zūd cerība un zūd šīs izvēles iespējas, lai mēs atgriežamies atpakaļ un paskatāmies, kā cilvēki, kā viņi meklēja tevi, kamēr, un tu nonāci mums, tu priekš mums nomiri, lai mēs varētu tavā augšām celšanās spēkā sludināt tavu vārdu, tavu gudrību, tavu spēku uz šīs zemes, atbrīvot, dziedināt, mīlēt, parādīt tavu mīlestību, kur ir pārāk pār visām mīlestībām. Neviens nav augstāks par tevi, mīļais debes Tēvs. Es pateicos par katru sirdi, kas šeit piedalās šodien. Es pateicos par katru, kurš saņēma. Es pateicos par katru, kurš dalījās. Es pateicos par katru, kurš ir ceļā. Un par katru no mums, kurš seko dzīvajam Dievam un tavam vārdam. Jēzus varenajā vārdā. Āmen.